Krievu valodā tas saucamais atkats. Šajā ēkā, kurā atrodas Rīgas pilsētas tiesa, jau vairāk nekā 8 gadus tiek skatīta tā dēvētā Latvenergo krimināllieta, kuras izmeklēšana sākās jau pirms gandrīz 16 gadiem. Pa šo laiku viens apsūdzētais ir nomiris, bet lietai nomainījies gan prokurors, gan tiesnesis. Krimināllietā apsūdzētas bijušās Latvenergo amatpersonas, kā arī virkne citu cilvēku, kurus prokuratūra tur aizdomās par iespējamu sadārdzinājumu TEC-2 rekonstrukcijas laikā. Krievu valodā tas saucamais atkats, vai kā no citas saka, bet tā ir tā summa, ko uzņēmums maksā atpakaļ tam konsultantam. Un viņa procentuāli, jo tur tas uzņēmums noslēdz ar to konsultantu konsultācijas līgumus. Lietas skatīšana līdz šim aizkavējusies dažādu iemeslu dēļ. Iesaistītie ne tikai neatzīst savu vainu, bet arī nezina, kad īsti sagaidīs spriedumu. Nevienā brīdī es neesmu teicis, ka es atzīstu, vēl joprojām saka, ka neatzīstu. Izmeklēšana jau notiek 16. gadu. To neviens nezina, kad viņi vēl beigsies. Vai man būs lemts to piedzīvot, es nezinu. Tiesu sistēmā strādājošie mēģina rast risinājumus, lai nākotnē līdzīga apjoma lietu skatīšana vestos raitāk. Mēs skatāmies, kādi signāli nāk no tiesām, ko viņi redz, kādus instrumentus procesa dalībnieki ir atraduši, lai vilcinātu procesu vai sasniegt kaut kādus negluži likumīgus mērķus. Mēs mēģinām rast tām pret instrumentus. Tas ir nepārtraukts miedarbības process. Kādēļ Latvenergo lieta gandrīz 16 gadus pēc izmeklēšanas sākuma nav tikusi tālāk par pirmo instanci? To klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Rādio 1, Latvijas Rādio lietotne vai raidierakstu platformās. Atvērtie faili.